jo, visiem, sveiki visiem. Šeit, nu, jūs jau zināt, neviens cits jau tas nevar būt kreatīvais kā. Nu, Spider-Man Kings, teikšu tā, labāk jums izklausās, Alvāra dzīve. Ok, es jau teicu iepriekšējo reizi, ka es parādīšu, kā nokačāt šo pipiks, bet, diemžēl, es to aizmirsu, kā to izdarīt, tāpēc es tikai jums parādīšu vienu no modiem. Tātad, lai jums nebūtu tik ilgi jāgaida, es atvēršu savu Minecraftu, un rekur man neiks ir. Es spiedīšu force update, jo man jau ir viens no tiem modiem. Un, lai jums nebūtu tik garlaicīgi, es nopauzēšu video. Un tiekamies atpakaļ, ka šis viss ir beidzies. Sveiki visiem! Līdzis man uzvanīja. Nē, viņš jau sev uzvanīja. Nu jā, rekur redzat, es viņu upgradeoju, jo, kā redzat, rekur mana pasaule. Es vienkārši tā izdarīju, lai jūs redzētu, kā var noņemt modus. Un mēģiniet neielādēt vairāk par 2 modiem, ja ne jums apstāsies Minecrafts, vismaz manam datoram tā bija. Labi, tagad skatieties. Es jums neizrādīšu savu pasauli, es jums tikai visus pastāstīšu. Redzat, man nav modu. Skatieties, ko es uzrakstīšu. Vai ne? Es tūlīt būšu atpakaļ. Beigsies tūlīt lakas. Ok, man apstājās lakas laikam jau, mazliet. Nu, pagaidiet viens mirklīt. Ok, tagad man apstājās lakas, cerams. Nu. Ok, labi. Nemaz nepievērsiet tam nekad. Labi, es esmu atpakaļ tā. Rekur, šeit. Es atveriet Pipiks programmu. Es nezinu, kur viņu ielādēt, tiešām nezinu, sorry. Rekur, ja jums ir Minecraft versija 1.47, tev izvēlēties daudzas versijas. Arī beta versijas. Bet vienkārši, ja jums ir jaunāka versija, ņemat 1.47 versiju. Rekur mods. Ņemiet tikai too many items modu, jo tas vienīgais strādā. Pārējais nevar saprast, viņam kaut kādas internetu saistības, pajautāšu draugam varbūt. Labi, un rekur, ja jūs uzspiežat too many items, paliek zils un spiediet install. Spiediet yes un tad spiediet ok, nekas nenotiks, tas nav nekas slikts. Ok, tagad gaidiet. Varat iziet no šīs programmas, man ilgojās kompas laikam jau. Un turpmāk es jums gribu teikt, turpmāk es varbūt izveidošu vēl vienu channelu, kur man būs tā kā, es jums rādīšu, kas kur kā jādara, vai arī kādu gaming channelu, jo es vienkārši negribu visu sabāzt vienā video. Jā. Un pastāstīšu nedaudz, Un pastāstīšu, cik es ilgi spēlēju Minecraft. Minecraft spēlēju tagad kādus, varbūt 7 mēnešus. Neuzskatiet, ka es esmu noobs, es diezgan daudz kaut ko jau zinu, vismaz. Jā, un CS es spēlēju kādus 5 mēnešus, Team Fortress man tikai pirms kādas nedēļas sāku spēlēt. Jā, es gribat redzēt, kas ir tā spēle World War, tā ir strateģijas spēle, tur nemaz viņa pat nav līdzīgi Counter-Strike. Protams, jā. Šis arī šodien es jums parādīšu, kā iekačāt Steam, bet to varbūt šodien, es nezinu. Ja jūs vēlēsieties, varbūt, bet te jums vajag postina komentus, kā citi saka, un tā tālāk. Un šis pats video arī būs angļu valodā, angļu valodā būs arī šis video. Redzat, jums viss kaut kas tur jums ir, un tagad, kad parādīsies working file mode, tas tāds, tad jums tiešām būs mods. Kur jums nolādēsies pēdējo reizi, atkal vēl vienreiz varbūt nolādēsies, nezinu, laks vai kas. Tagad, vispār, kāpēc es te tagad laiku misiloju, tā kā viss būs gatavs, labi, viņš jau tagad ir gatavs, labi. Ja tagad mēs varam droši iet Minecraftā. Un spiežam enter. Un es eju savā single player pasaulē. Dīdis pasaka, lai tavs suns aizvarās, man tiešām traucē. Ok, nekas, tu nevis to formu. Ok,
Ok, labi. Ok, redzat, es atvēju, es uzspiežēju burtu un šabien. Man viss ir. Tā kā jūs varat redzēt, un te pastāv programma, kad, jā, jūs tiešām to redzat, Protection 10, Fire Protection 10, Blast Protection 10, Projectile Protection 10 un Thorns 10. Jā, tas ir iespējams tikai ar šo programmu, ar nevienu citu. Un jā, kur jūs varat uzlikt savu moda pakāpi, pārvietot laiku, reinu vai snovu, nezinu. Un kur ir šīs programmas, es īsti nezinu, ko viņas nozīmē. Bet gan jau kaut ko nozīmē. Tā arī redzat, te ir arī, es atšķiršu uz otru lapu. Un bujā, paskatieties, man ir visi spawneri. Pat Sixpine spawners. Un man pat ir XP spawners, tā kā jā. Ja jūs patīk šis video, varat subscribot, varat darīt, ko gribat. Galvenais, ka jums patīk šis video. Un jā, tas ir probably viss, ko es gribēju jums stāstīt. Probably ilgākais skačāšanas video. Un jā, šī programma ir diezgan laba, es domāju. Jūs negribat kačāt visu citos video, kur rāda, ka speciāls programmās jāieliek. Tā kā jā, jums patīk šis video, varat to postina comments, kā angliski saka, laikam jā. Un jā, līdz nākamajai reizei. Creeperface!